Ir tāda prakse, ka dažas valstis tad paredz, ka cilvēkiem ir pienākums balsot. Tas ir pilsoņa pienākums. Tu vari balsot, kā tu gribi, bet tev pienākums piedalīties. Un pat ir paredzēta sodi par izvairīšanos no tāda pienākuma pildīšanas. Bet es nedomāju, ka Latvija tas šāda veida būtu jārīkojas. Problēma ir cita. Problēma ir, ka ir tieši tāda liela apātija. Vairākiem cilvēkiem šķiet, ka nekādas jēgas nav, ka vienalga, par ko es balsoju, vienalga būs viens un tas pats. Bet ir jāņem vērā, ka arī vienalga, par kuru valsti mēs runājam. Ja ir miljons vai 2 miljoni vai 10 miljoni cilvēku, tad, protams, katra viena balss varbūt nav izšķirošā. Bet kopumā, ja mēs visi ir aktīvi, ja katram ir savs viedoklis, tad kopā var sasniegt labu rezultātu. Bet, protams, ka te jau gandrīz sapņi par to atbildīgu vēlētāju, kas saprot, par ko viņš balso, un par atbildīgo politiķi, kas saprot, kāds viņam ir mandāts un kāpēc viņš ir ievēlēts. Cilvēki ir dažādi.